Šo treniņu kempu es pavadīšu Grieķijā pie sava trenera, kas dzīvoja iepriekš Spānijā, bet pārvācās uz Grieķiju, un tas būs pirmā reize, kad es trenēšos tur pie viņa. Pasaules reitingā Boxrec esmu 33. vai 34. vietā, bet visgalvenais, ka esmu ienācis tajā IBF reitingā uz 15. vietu. Tas ir svarīgāk nekā Boxrecā. Es zinu, kā viņš cīnās. Viņam ir labs stils, man patīk. Bet viņš kontrapunčeris, tas, kas atbild uz tādiem sitieniem. Bet ir lietas, ar ko vajag strādāt pret viņu. Es to jau zinu. Zina mans treneris, tā kā es būšu pilnīgi gatavs. Man patīk beidzot atgriezties, cīnīties pie mums Rīgā. Un mums dzimtenē iegūt IBF International jostu, jo tas ir diezgan liels līmenis un liels solis. Ne tikai priekš manis, bet arī priekš manas komandas. Быстрее начнем, быстрее сядем, быстрее встанем, да? Jāpaukstina cīņas intensitāte, jāpaņem visi raundi sākot no pirmā. Skaidri redzams, ka viņš var noelpot gan 10, gan 12. Otrs tas ir izveidot vēl jaudīgāku sitienu, lai būtu tas X-faktors viņa rokā, teiksim, tas dinamīts, kas jebkurā cīņas brīdī jau vajag, un mēs redzam, ka cīņa ir izlīdzināta, tad līdzīga, teiksim, tā, lai mēs varētu to cīņas gaitu apgriezt. Jā. Es teikšu, ka šī cīņa, šī josta man ļoti motivē, jo pagājušajā cīņā, teiksim tā, biju apzagts. Teiksim tā, tas ir pirmais kāpnes solis no manas bērnības, kāpēc es vispār sāku savu ceļu boksā un profesionālajā boksā. Tāpēc, teiksim tā, sekoju līdzi saviem sapņiem. Сидите дома, играйте в компьютер. Tavs niknējums ir Crazy Slav. Jā. Ko tas nozīmē? Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu sajūtas prātā. Šitais treniņkamps. Man ir treneris tagad, Andrejs Birjukovs. Un tagad man ir sparingi, man ir viss te uztaisīts, viss ir forši. Iekšķi ok, bet gribu light heavyweightā paņemt to titulu. Atceries, 21. februāris Sajomī arīnā, bijušā arēna Rīgā. Atnāc atbalstīt mani, nopērc biļeti, biļešu servis. Tiekamies tur. Boom! Pēdējās pāris cīņas nebija kaifs. Ko tagad es esmu atguvis un man ir atkal prieks un dzīves prieks, bet tas ir tāpēc, ka es zinu, ka drīz būs balva. Esmu priecīgs par to, kas ir noticis manā dzīvē. Esmu laimīgs par to, kur es esmu tagad. Man ir dēls un visu savu atlikušo laicīgo dzīvi es veltīšu tam, lai dēls sanāk labāks cilvēks nekā es. Par maziem cīņiem atgriežoties, tur noteikti liela faktora spēlē veiksme. Protams, tas ir viens sitiens izšķir visu. Es domāju, ka visideālākie iespējamie noteikumi, kādi man varētu būt pēdējā cīņā. Un vislabākais iespējamais pretinieks. Kristaps Zuds ir vienkārši parasts, pārāk taisns, pārāk paštaisns. Kristaps Zuds ir tas, kuram nav apakaļgaita. Kristaps Zuds ir tas, kurš no viena nemīž. Kristaps Zuds tev pareiks, ja tev smird muti. Kristaps Zuds ir tas, kam nebija gatavs ne šis laiks, ne šī valsts, ne šī sabiedrība. Kristaps Zuds bija tas, kas jūs izklaidēja, un tagad 21. februārī One Last Dance. Man patīk iet pirtī nenormāli, es esmu baigais pirtnieks. Reiz nedēļā eju pirtēties, man patīk ziemas peldes.
Nekas man nesagādā tā prieku, kā pastaigāt vienkārši pa mežu suni. Es tāds savā ziņā miera minka esmu, es vairs neko tādu baigi karstgalvīgi nedaru. Man ir savs steaks hustles, es te kaut ko bišķi pasteikoju. Atbalstu savu anti-vegānu komūnu. Skapis ir pielicis klāt stājā, es domāju, viņa ātrums priekš smagsvaru ir ļoti ātrs salīdzinot ar visiem citiem smagsvariem. Boks viņam arī ir ļoti pietiekami augstā līmenī. Un tagad esam pielikuši arī grablingu ļoti nopietni klāt, tā kā arī viņam ir tas viņa klāsts ir ļoti plašs. Tiekamies 21. februārī. Un nedusmojies. Dzīve nav tik bēdīga un tumša. Pasmaidi. Kā Lasmans saka, smaids neko nemaksā. Sprāna, tā raumanismas sprāna, tā, ka no šitie visi. Tā, ka es nevaru galvu pagriezt, es jau vakar vēl to tenisi liku mājās. Džikos jau rekomendējies, teikā. Jau pieredzi to te. Es vakar fantos un liku iekšā mutē. Noteikti tā ģimene, tas brālīgums, kas mums ir iekšā mūsu klubā, vispārējais. Ģimene pats svarīgākais, un tad arī tanī arī ir spēks. Arī ir kārtīgi. Skaties. Saprāt, ar idiotiem nav ko daudz runāt, jo tu vairāk ar idiotiem runā un velti viņam savu uzmanību, jo pēc tam pašam lielāks aploms ir. Man nav ko viņam teikt. Viņš ir imbicils, niks, kauns, cirvis, zābaks. Mans sunim ir lielāks intelekts nekā viņam. Sveiks, man mazo draudzi. 10 gadi ir paskrējuši kā 5 minūtes no drosmes ringiem līdz piepildītām arēnām. Šis ceļš bija fantastisks emocijām, gan pozitīvām, gan arī ļoti daudz negatīvām, bet emocijām pilns. Un tāpēc es jūs visus aicinu pavadīt man pēdējo reizi šajā ceļā, kopā atbalstot man pretinieku, tas šobrīd ir un vienmēr tas ir bijis sekundāri. Gribu dzirdēt jūsu balsis, gribu dzirdēt jūsu emocijas. Mēs, cīkstoņi, kā vienmēr jums pretī apsolam, bez kompromisa cīņas, likt lietā savus dūrus un rādīt to, dēļ kā mēs esam svīduši sporta zālēs. Tiekamies visi 21. februārī, kas Xiaomi arēnā, King of Kings. Juris Zemdovskis ir vienkārši kuldīgs puika, kas tagad dzīvo Liepājā, kam ir kupla ģimene, kam ir divi brālis, 2 māsas, un mamma, tētis, tā kā vienkārši Latvijas cilvēks, Latvijas balniņš. Kāpēc Kristaps uz tevi iemest? Tas jājautā viņam ir, kāpēc. Viņš izdomā kaut kādas scenārijas noteikti un... Kā tev vajadzēja pateikt? Kā no mīlestības līdz naidam ir viens solis. Pierādījis man viņš neko nav, bet manuprāt, viņš ir palicis mazliet apzinīgāks, mierīgāks, tā kā mazliet bišķi nosvērtāks. Revanš beigas es prognozēju tiešām pat tā kā pirmā cīņa, tā kā neliekas, ka kaut kas tāds mainīties. Gan tāpēc būs interesanti, kuram tas stils ir labs. Jā, un tad mums pretinieks nav viegli atrast, jā, kas ir tādi average. Tu jau sev pierādījis, pa lielam jau tu esi pierādījis. Skaidrs, viņš vienmēr ir un ar abiem tu neesi? Ar abiem tu esi boksējis. Tā kā tu jau vislabāk šo džeku zini, bet tagad tevis. Jā, I will offer. Tagad uztaisīšu tie down. Uztais šitā un tad ķer. Domāju, kad Juris Zemdovskis aizsūtīs Zuti pensijā. Pirmkārtam ir grūtāk aizsargāties. Tomēr boks cīņa, kas ir 10 unces cīņa, ir vieglāk blokā turēt sev. Jurim var patīk iet virsū, kārtīgi atvēsēties un būs laba cīņa, bet es domāju, ka vienos vārtos. Juri, kā tev izskatās? Nē, viņš tur ir tik daudz visādas muļķības sarunājis un tur, es nezinu, varbūt pēc kaut kādiem gadiem 10 paliks varbūt nobriedušāks, nezinu, bet
Pašlaik galīgi nē. Kā tev ir sajūta? Kristaps ir paziņojis, ka tā viņam būs pēdējā cīņa, un tieši tā cīņa sakrīt, ka tas ir revanša duels ar tevi. Ne jau viņš viens izpārdo to arēnu, ne jau biļetes viņš viens pats tur cīnās. Tur ir daudz fighteru, uz kuriem cilvēki nāk, un ne jau tikai dēļ viņa visu arēnas izpārdos, tas pirmkārt. Otrakārt, viņš stāsta, kad tu neesi olimpiskajā centrā, kur tu esi sities, tu esi Olimpiskajā centrā es sitos ar 12 stundu notifikāciju. Ar 12 stundu notifikāciju es cīnījos Olimpiskajā centrā, un tu to mini kā piemēru. Es esmu cīnījies ar 6 stundām. Es esmu cīnījies. Tagad neiet runa par to, kurā momentā tu piekrīt, bet runa ir par to, ko tu vari pārdot, ko tu nevari pārdot. Tu ar savu intelektu. Tu vienīgais var pārdot tikai slavenības bez filtra gaili. To jau tu gribēji, tu jau tur lūdzies apakaļ tikt slavenībās. Lūdzos? Tā man teica, jā. Kas tev to teica? Tie, kas arī tā es, ka tu gribēji, jā. Tā kā, viss kārtībā, labi ir. Ko, bet viss kārtībā, kur? Šajā brīnišķīgajā vakarā noslēgumā mēs ar Jānu Eisiku vēlam jūs visus uzaicināt 21. februārī, jā, jūs redzējāt. Ja jums liekas, ka ārā ir augsts, tad saprotat, ka Xiaomi arēnā 21. februārī būs ļoti karsts. Šodien atrodamies Olympia Halls boxing klubā pie Ilja Žilinska. Šodien mums notiek priekšpēdējie sparingi. Overall, right now is strength. Over the last 2 years, it's like with every camp, his strength is coming up and up and up. I remember way back, I used to bully him about the ring, and now all of a sudden, it's like he's throwing me around a bit. I'm like, there's a massive, massive change. I think he's just coming on stronger and stronger. With every fight, he's better. Es esmu vairāk palicis izsalcis pēc cīņām. Bišķiņ turam sevi tādā badā, teiksim tā, ka gribās vairāk trenēties, mēs sevi apturam, lai, teiksim tā apetīte mums nepazūd. We are from France. I'm the coach and the manager of Leonardo Mosquera. He seems really ready, so he's fast, really fast. For such weight, yes, he's fast. Of course, I hope he will win. I think the things will be okay. Kas ienāk tev prātā, kad tu ieringā? Ka es atrodos tur, kur es gribu atrasties, tur, kur man jāatrodas.